Kad Dievs tev liek atstāt šo vietu, atstāj to ātri. Dievs deva viņiem laiku, tagad viņu laiks ir beidzies. Dievs dod cilvēkiem laiku, tāpēc tad, kad tu esi šajā vietā un tu vēlies aiziet, jo tā vieta, kur tu esi, ir toksiska, tu vēlies aiziet un lūdz Dievam, lai tevi atbrīvo, un viņš tevi neatbrīvo. Labāk tici, ka ir iemesls, kāpēc tu esi tur. Tu neesi tur tikai darba dēļ, tu ne tikai apmeklē to vietu, tu esi tur uzdevumā, misijā. Kad Dievs tevi neatbrīvo no tās vietas, tas ir tāpēc, ka Dievs dod cilvēkiem laiku. Gadiem dod laiku, lai mainītos. Kad tu esi šajā noteiktajā vietā, tu parādi Jēzu uz zemes. Tu esi Jēzus, vēstnieks. Tu nevari tā vienkārši aiziet, jūtoties neērti pēc 3 mēnešiem. Tas nav pietiekošs laiks, lai cilvēki mainītos un atgrieztos no ļaunajiem ceļiem. Dievs sūta tevi, vēstnesi. Tu domā, ka tu tikai strādā, bet nē, tu esi vēstnesis. Dievs tevi sūta un liek palikt, tāpēc, ka tu paliec arī tu mācies mācību. Arī šiem cilvēkiem ir kāda mācība. Kad Dievs liek palikt, paliec. Dievs ir kā gaisma, un tu tiksi ielikta toksiskā vietā. Tu netiksi ielikta veselīgā vietā. Dieva griba ir, lai neviens neiet bojā. Tu būsi toksiskā vietā. Dievs vēlas, lai tu paliec. Un mērķis ir, lai cilvēki mainās, lai atgriežās no ļaunajiem ceļiem. Un tad Dievs tev teiks, ka ir jāaiziet prom. Kad Dievs teiks, lai tu aizej, tad saproti, ka tā ir Dieva balss, kas saka, lai tu aizej. Tad gan pasteidzies un dodies prom, jo tiklīdz tu aiziesi, sods nāks par šo vietu. Ja tu vēl tur uzkavēsies, Dievs nespēs vēl sodīt šo vietu, kura tev jāatstāj. Kad Dievs tev liek iet prom, tad ej prom un ātri, jo Dievs sūtīs sodu par to vietu. Tu tur neko nevari darīt. Kad Dievs aizver durvis šķirstam, Noā neko nevarēja darīt, nevarēja tās atvērt, un viņš tās neaizvēra. Tu izdari visu, ko vari izdarīt.